Kā, kādu asarīt kaut ko, vienkārši izklaidi. Svaigā gaisā atpūti. Slēpošana kaut kas tāds neinteresē? Šitā, man liekas, nav daudz sliktāk par slēpošanu. Pat caurumu jauru, viss kas. Ir kaut kas noķerts ar šodien? Šodien švakar. Tāpēc, ka sacensības? Nē, laika apstākļi tāds. No rīta saulstats, saulīt par dienu, apstākļi manas. Mīnus, tad plus. Cik biets ledus ir? Kā 25 centimetri ir. Te jau droši var staigāt? Jā, pa visu var staigāt mierīgi. Skaidās liels asars? Jā, priekš šitiem laikiem. Tagad ņem vēl pavisam maziņi. A, ko tu uz pants liksiet? Uz pants neliksim, tas tā. Kaķim būs. Tikai kaķiem sanāk, jā? Jā, un tas dienā plānnieki. Te jau tās ir tā izklaidi. Tā jau mēs uz vimbām sēžam, vimbas vienkārši tagad neņem. Ūdens nav, ūdens zemes. Tā vietējā negrib ņemt, jūras vēl nav ienākus. Tā jau, ka ienāks, tad jau būs kārtīgi cauri. Kas mums ir? Daudz tādu šodien? Nezini. Kilograms būs? Būs. Jā. Tā. Tā jau pirmā vieta. Ой, диви что, какая вета. Это слишком мало для первой веты, как он смеяется. Deviņi gadi. Un kopš cik gadu vecum jau copē? 4 gadus jau copē. Ar tēti? Ko šodien noķēri? Cik lielu? Visādi maz asarīši, vairāk nekā baltās tikpat kā nekas netrāpīja. Nevis tikpat kā, bet netrāpījās arī īstenībā. Vīmba arī vidū nav, straumīti bišķiri. Grūti teikt. Redzēs finālā, kur rādīs cilvēks pārējie. Tad beigās iznāca asaris un ķīsis, un ne visiem ties ķīsis bija. Kā ir bijis, tā arī šis čemps ir beidzies. Paldies visiem atbalstītājiem par to, ko ir nākuši tā palīgā. Tas ir gan sportiskais stils, gan lielupes brekši, un gan arī, kur mums ir arī individuāli Aigaram. Paldies par zupas vārīšanu. Un tā tad galveno balvu 200 lati iepirkšanās ar visiem rekvizītiem lielupes brekšus izcīnījis Krišāns Lisovskis. Nominācijā asaris un ķīsis. Tātad šeit bija rezultāts 245 grabi. Tātad gan mazlietiņa veiksme, bet, protams, zinot to, ka Krišāns piedalās daudzos mačos, arī noteikti arī pieredze. Tās arī rekrutajās caurumos uzurba tieši uz galvas virsū lielā straumē. Tā arī sanāca. Bija tā forši neskat 2 metri un smuku uzcupēja. Cerams, ka būs laimīgais caurums trāpījies. Tā kā tā. Es domāju, ka patīkams gan bija laiks, gan arī dalībnieki bija pietiekami daudz, un mēs pirmo reizi uztaisījām tādu mazliet prestižāku sacensību sadarbībā gan ar sporta klubu makšķerēšanas lielupes breks, gan mums atbalstītāji bija, gan pīrāgi bija sagatavoti, gan buļjons, gan paši bijušie makšķernieki un esošie makšķernieki vārīja zivju zupu, un arī mūs atbalsta veikals, sportiskais stils. Tā kā es domāju, ka viss kopumā bija izdevies tīri labi, un arī rezultāti bija tādi, kā šajā laikā ir. Liels atmosfēras spiediens, varbūt tās zivs tik labi neķērās, bet es domāju, ka lielākā daļa bija apmierināta par to labo dienu, kāda bija sanākusi. Un es domāju, ka uz nākamajām sacensībām jau pašiem makšķerniekiem jau ir radušās tādas idejas, kad nepietiek ar ziemu, nepietiek ar lielupas līdu, ka vajag arī lielupas zandartu. Tā kā ir doma tāda, ka jūnijā būs lielupas zandarts, un kā ierasts atkal oktobrī jau būs atkal lielupas līda.
Šogad liels dalībnieku skaits, cik mēram bija un kā varbūt izskaidrot? Tātad, jā, bija 51 dalībnieks, kaut gan es neuzskatu, ka tas ir liels dalībnieku skaits. Mums ir bijis arī turpat pie 100 gadus apakaļ, jā. Varbūt kādu nomainīja dalības maksas šie 2 lati, varbūt, ka nē, varbūt tās citi atbrauc uz zivīgākām vietām, bet es domāju, ka ļoti daudz ir tie, kas brauc un ik gadus jau ir šeit. Liels prieks ir par tiem jaunajiem dalībniekiem, kur bija puišīši, tiešām 9 gadu veci, kur arī viens no viņiem izcīnīja gandrīz lielo balvu, ja? Bet mazliet viņi pietrūka, burtiski 25 gramu zēnam. Tā kā es domāju, ka ja jau jauniešiem tas iepatīkās svaigā gaisā pavadīt savu brīvo laiku, tas tikai labi.